Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим траву, а дубы и колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. Так весело гопа я да? А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим траву, а нам все равно, а нам все равно, мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим траву, а нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрее и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут рыть трава. А нам все равно, а нам все равно, устоим хоть раз и все напасти будут рыть трава. Renārs Mastiņš no Rīgas rajona, multimākslinieks, dziedātājs, dejotājs, vienkārši Renārs. Kā bija? Normāli, pie dejas vēl bišķi jāpiestrādā. Tāpēc agresējas arī izskatījās, ka pie dejas jāpiestrādā. Redz, tas ir tas talants, kur es, tagad 2 dienas sāku attīstīt. Bišķi jāpiestrādā. Tu runā drošāk mikrofonā un Jānis... Man bailes uztraucies. Uztraucies. Ļoti labi. Es skatījos tajās bildītēs, ka tev ir talants gan celtniecība, gan... Rakt arī var. Jā, gan grils, ja tu cep gaļu. Arī. Tu ļoti labi gan jau māki pastu izņemt. Jā, bet tas arī nav tā vienkārši atnāc izņemt kaut ko. Tev vajag saprot, pastkastītu tu attaisi. Reklāma tāda, reklāma šī tāda, tā rēķins tā, to vajag, būtu jau labāk nesūtījuši, bet tas arī, tas nav tāda. Skaidrs, mēs sapratām. Jāni, runā, tavs viedoklis. Es domāju, pa pastu, starp citu, ka nav nemazam tik vienkārši izņemt. Es uzreiz iedomājos, itāļu pastu, vai ne? Kad es sapratu, pastu izņemt, sapratu, jā. Es arī par to iedomājos, man bija makaroni. Urmāni. Ir forši, tu esi asprātīgs džeks un tiešām, man gan ļoti nepatīk tas vārds multimākslinieks, jo īstenībā, kas... Labāk ir multimiljonārs, es zinu. Reiz atkal asprātīgi. Bet tiešām bieži tā gadās, ka ir cilvēki, kas izkop savu talantu vienā virzienā, un ir cilvēki, kam nekas nav jākopja, un viņi vienkārši ir talantīgi dažādos virzienos. Es domāju, ka pilnīgi iespējams, ka tu varētu būt šis otrais variants. Novēlu tev veiksmes izkopt arī talantu teksta atcerēšanās talantu.
dejošanas talants, man liekas, ir fantastisks, jo es nezinu, kurš vēl cits dziedātais varētu pēc tādām choreografijām vēl uz dziedāt, neaizelsojošoties, Tā kā, super, paldies. Wow, tu jau pats aizalsojošies. Tu korīni ņemsi mani, ne? Jā. Tur ir no 16 gadiem. Tur ir Renāri no 16 gadiem. Līdz 17. Līdz 17, jā, no 16 līdz 17. Ērenštreits arī man izmet no zēnu kora sagatavošanas klases. Jā. Žēl. Nepamanīju talantu. Jāna, lūdzu, tavs viedoklis. Bet es varu iepriecināt, ir ļoti daudz senioru koru, sudrabotā gaisma, volta. Tāpēc tev, Renāri, ja jau tik ļoti gribās. Vēlāk, bišķi vēlāk uz tiem senioru. Skaties, ka nenokavē. Jā, kravā mantiņas. Bet, jebkurā gadījumā, jā, arī pastu izņemot ir vajadzīga īstā attieksme, ja, un man ļoti patīk tava attieksme, kā tu atnāc uz skatuves, kā tu nodziedāji, kā tu te humorē, un jā, paldies. Tā bija Jāna Kalniņa, kultūras darbiniece. Es atvainojos, Jāna. Agri, lūdzu, tavs viedoklis. Es nezinu. Es galīgi neinteresēju, kā tu dejo. Man vispār godīgi runāt interesē. Man liekas, ka tev piestāvētu dziedāt kaut kādu riktīgi skarbo kaut kā. Tu vari palaist tos tieši tā, vai ne? Palaist tos matus vaļā un tā pa skarbo kaut ko iebliest. Jo multimiljonārs var dziedot roku. Tikver pie multimiljoniem. Grib kaut ko roķīgi uzdziedāt? ACDC? Es patiesībā es tev parādīšu, ka jebkurš cilvēks šitanī zālē, var piedalīties dziesmā. Bet var ar tiem vaļajiem matiem, jo man jau gar mati pagātni. Labi, būs, ok. Lūdzu. Cienītie? Visi, jā? Visi. Jums jāatcerās 2 burti, viens patiesībā. Varat pateikt? 3, 1, 2, 3. Tā, skaļāk. 1, 2, 3. Super! Tagad pamēģināsim to dziesmiņā ielikt. Matus izlaid. Un! Vai matus, jā? 2, 3! I got my head check by inch and boat check. It wasn't easy. Super! Kaut kā tā. Paldies, Renāri! Matu gumiju nepazaudēja, ne? Kaut kur ir. Redz, ļoti labi. Matu gumiju pat ar dažiem matiem. Viss ir atstrādāts līdz pēdējiem sīkumam. Redziet? Tos paturi. Jā. Ībējā notirgos pēc šovu. Varbūt tieši tā. Neko nevar zināt. Agri, tavas 10... Labi, tu gribi vēl izteikties, ja? Es smējos. Ne, viss gatībā. Viss. Man vajag krampību. Renāri, super. Wow. Agris skrien, tas arī labi. Jāna, bet tev ir 10 sekundes zvaigznei. Kāpēc nē? Ar šitādu humorēšanu, izklaidēšanu tu vari naudu pelnīt. Un otrā zvaigzne no kultūras darbinieces. Jānis Kalniņš. Jāna, lūdzu, tavas 10 sekundes. Tu neticēs, man tavs frizieris zvanīja. Viņš teica, ka viņš tev negaida, jo tev matu tev nesot veiksmi. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņi.